32 bojāgājušie. Un apmēram 30 personas, kas bija hospitalizētas, atrodas attiecīgi slimnīcā, viņiem tiek sniegta palīdzība, un 8 no tiem ir glābēji ar dažādām, protams, traumām. Skaidrs, ka mums ir jāveic arī pasākumi, lai šāda veida traģēdijas neatkārtotos. Tad attiecīgi veiksim pastiprināts kontrols, papildus kontrols šāda veida būvniecības objektos. Ir īpaši tajos objektos, kur pašreiz notiek vai tiek plānoti būvdarbi.